Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana auditorija būs Āgenskalnā Uzvaras parkā. Un tur, man aiz muguras, ir kāds jauns akcents Rīgā un Āgenskalnā. Tas ir jaunais skatuve panorāmas rats. Tikko atklāts lieldienās, šeit ļoti daudz cilvēki. Tiesa gan rādīs laiks, vai šie cilvēki ir nākuši skatīties sakura ziedus, ko parasti šeit dara Pārdaugavā visi, daudzi, vai šo jauno skatu ratu. Un manā auditorijā, protams, būtu jautājums, kas tur ir interesants no nekustamā īpašuma viedokļa. Tas, ka tas rats griežās, tas, protams, nevajadzētu mulsināt, tas ir un paliek nekustamais īpašums. Bet no nekustamā īpašuma viedokļa es saskatu divus tādus akcentiņus. Pirmais, lai šīs būves tur vairākas uzbūvētu, bija jāpārvieto koki. Tik tiešām tika pārvietoti koki. Koku pārvietošana mūsdienās, protams, nav nekas jauns. To arī manā auditorijā apmēram pirms gada bija kāds video, varat pameklēt un to noskatīties. Tas ir viens. Un otrs, manuprāt, būtiskākais ir tas, ka šis skatu rats ir būvēts uz apbūves tiesības pamatu.